Runājot par glezniecību, par mākslu, mēs gūstam iespējas no viss kā, no tās dzīves, ka mēs no rīta piecēlamies un vakarā ejam gulēt, kas notiek. Tas viss mūs iespaido. Es iegūstu iespējas vai no dabas, no galvas, kā saka, citreiz tas nāk no debesīm lejā. Viss, kas mums ir apkārt. Tu ej garām, tu kaut ko ieraugi, tas tev atstāja iespaidu. Tev liekas, ka tu varētu to izmantot. Reklāma rūpniecība man ļoti iespaidoja, jo tur ir ļoti daudz labu ideju. Daudz labāk nekā vienam otram māksliniekam ir piedzīvojums un pārdzīvojums, un tas eksistē vienā kā viens vesels. Glezniecībā ir savu valodu, bet ko tu ar vārdiem īsti izteikt nevar, bet ko tu var sajust. Un tā ir personīga sajūta. Arhitektūra, viņi tad balstās uz pārdzīvojumu, un par to pārdzīvojumu jau tu nevari vārdiem definēt. To pārdzīvojumu tev ir jāizdzīvo, jāpārdzīvo ar emocijām. Tu redz, un tur vārdi nav vajadzīgi, vai nu tu jūti, jeb te nejūti.